Sveiki atkal no Eiropas parlamenta. Kā jau ierasts, katru nedēļu. Rihard, sveiks. Sveiks. Atkal ir noticis ļoti daudz kas. Man tev ir 3 lieli jautājumi un daži apakšjautājumi. Šai vaļā. Pirmā tēma noteikti Trumpa piedāvātais pamiera pēdējā versija, ja, ko viņš izteica. Cik ir nopublicēts kaut kādas versijas. Tad tie punkti, ko Trumps piedāvāja Zelenskim, ja. Man ir 5 punkti. Es gribētu tavu komentāru par viņiem. Pirmais ir tas, ka ASV atzītu de jure Krimas aneksiju. Kā vispār to var piedāvāt? Tas otrās, kam to piedāvā? Vai Ukrainai piedāvā? Ukraina ir skaidri gaiduši definējusi. Zelenska personā nekāda teritoriju uzurpēšana pamieram nav izskatāms, jo tur ir vairāki jautājumi saistīti. Neviena trešā valsts nevar noteikt mainīt savu teritoriālo vienību valsts. Jā. Tā ir konstitūcijā Ukrainas skaidri nodefinēta, kā sastāv Ukraina, tātad teritorija kopējais. Un arī ja, pieņemsim, Zelenskis teiktu, mēs varētu skatīties šo jautājumu atvērt, tas ir augstākās radas lēmums. Vispār jāgroza tad ir konstitūcija tajā skaitā. Tas ir tāds jautājums, ko arī īstenībā, ja tā skaidri vēl pasamies no Trumpa puses, viņa piedāvājums, viņa administrācijas piedāvājums, kā ASV atzītu Krimu kā Krievijas daļu. Pirmkārt, Trumps, arī ASV valsts iekārta ir tāda, ka prezidents nevar vienpersoniski atzīt vienu vai otru valsti vai tās teritoriju, tā tālāk. Tur ir arī kongress un senāts. Tas nenotiek tā kā ir uzlikts. Es domāju, ka vai tas ir apzināts tāds solis, zinot, ka tam nevar būt nekāda auglīga rezultāta, ir grūti spriest, bet esmu gandrīz redzēt, ka no Eiropas ir skaidra nostāja par teritoriālo vienotību Ukrainas, ka tā nav kaut kāds jautājums, ko var izsīt kaut kādā deal, var teikt, darījuma formātā. Protams, līdz ar to plānotā Londonā sanāksme, kur bija plānots arī ASV valsts sekretārs un tas īpašais sūtnis Vitkovs. Tā, ka Zelenskis jau publiski nokomunicēja. Un starp citu, Zelenskis ļoti uzskatām parādīja vienu citu aspektu, kas ir tieši Trumpa administrācijas laikā. Deklarācija par Krimas aneksijas neatzīšanu. Jā, tā pieņemt. Un tie ir vēl viens tāds būtiskāk, tas ir tāds plašāks vispār jautājums par vairāk kā 90 gadus ASV politika neatzīt okupētas teritorijas. Ka tas ir bijis ne tikai attiecībā uz Baltijas valstīm, ir virkne vēl citas teritorijas, kas šajā ziņā ASV ir piekopusi diezgan striktu starptautiskajās tiesībās balstītu pieeju. Tad šis, pieņemsim, gājiens no ASV puses atzīt Krimas pretligumīgo aneksiju, un ka tā ir Krievijas teritorija, praktiski izjauktu vispār to kārtību, kas tika iedibināta starptautiskajās balstīto kārtību. Tas būtu tāds, es teikšu, tāds anarhija, haotisks piegājiens, kas, protams, vienam otram citam, kas skatās ar kāra aci uz vienu vai otru teritoriju, varētu pamudināt, šis ir tas brīdis, šis princips neatzīt nekad okupētas teritorijas ir izplēnējis gaisā, un mēs varam rēķināties, ka būs kaut kāds grūtāks spiediens vai vēl kaut kas gala rezultātā viena otra valsts piekrītam. Protams, ir jau tā, ka ir arī valsts, kas ir atzinušas Krimu par Krievijas, Nikaragua un Venecuēla, Kuba, tajā skaitā, bet šis ir ļoti fundamentāli tieši no Ziemeļatlantijas, var teikt, vērtību skalas. Jā, man līdz ar to arī nākamais jautājums ir, ko nozīmē de facto
anektēto teritoriju atzīšanu. Tas ir manā izpratnē de facto nozīmē nevis atzīšanu, bet faktu pieņemšanu. De facto mēs redzam, ka ir okupēta. Jā, bet tas de jure atzīst. De jure, tas nozīmē, starptautisko tiesību kontekstā neatzīst. Tās okupētās teritorijas, kas ir Zaporīža un visas pārējās, tas Trumps ir piedāvājis, ka de facto atzīt. Tā izskanēs. Kā jurists pasaka, ko tas nozīmē? De facto faktiskā realitāte uz zemes. Jā. Okupanti ir tur, tā ir tā realitāte. Viņi kontrolē to teritoriju. Tā ir fakta atzīšana. Bet jautājums juri, ka tu tā tad veids, tā tad jau potenciāli tev likumiskas tiesības ir iesaistīties sadarbībā ar šīm pašpārvaldēm, kas tur ir, institūcijām, iestādēm. Tā ir tā de jure atzīšana. Līdz ar to de facto, viņi tur maisīsies, būsu, bet de jure neatzīst. Tas ar ko neatšķiras ar pašreizējo situāciju. Viņas ir de facto okupēts, de facto atzīšana, tas fakta konstatācija. Tas no tāda tiesību viedokļa de facto, de jure, mēs redzam Latviju de facto, vai ne? Mēs pasludinām neatkarību. Tātad de jure jau sekoja vēlāk, ka mēs bijām kā startautiski atzīts, ar kuru varējām visas diplomātiskās attiecības, būt dalība starptautiskās organizācijās, pārņemt starptautiskās tiesības aktus, tādas lietas. Tad tajā pašā kontekstā man tas interesantais punkts šķiet arī, sauksim to par ASV interesēm enerģētikas sadarbībā padziļinātajā. Kā ASV kontrolēt viņu, kas bija atomelektrostacija, vai ne? Jā. Un piegādātu, teiksim tā, abām pusēm enerģiju, vai ne? Atkal, par šo konkrēto aspektu grūti nokomentēt, kā bez Ukrainas piekrišanas kaut kāds, kas atrodas Ukrainas teritorijā, kādam citam ir kontrole. Tas ir jurists, es domāju, kalambūrs, kāzus, iegūt kontroli pār atomelektrostaciju fiziskā veidā. Tātad tas ir tā viss menedžments un viss pārējais, kas viņu operē, uzņēmumi, kas, pieņemsim, pārvalda kaut kādas šīs te infrastruktūru, enerģētikas tajā skaitā, izējošo, ienākošo, noteikti kur un kā pārdos elektroenerģiju, nosaka valsts, uzliek tos kritērijus. Un tad atkal Ukrainai ir praktiski jāpiekrīt, ka kaut kādi, kas ir infrastruktūras savienojumi ar Krievijas teritoriju, ka tā plūsma tiek atjaunota. Es tiešām, šeit ir šis punkts, tas uzkabinātais blakus, ka arī tirdzniecību ar Krieviju elektro, es īsti tur nesaprotu to pamatbūtību. Un tad ir jautājums, kāpēc tieši ASV vajag Zaporīžas atomelektrostaciju. Tā ir lielākā atomelektrostacija Eiropā. Ja mēs skatāmies tādu pilnīgi citu jautājumu bloku, kur attīstās modernās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, kas ir ļoti, ļoti energoietilpīgs, apjomīgs tehnoloģija, tad, protams, lielākā kodola spēkstacija, kas var saražot lielu kvantumu elektroenerģijas, var būt ieinteresēta ASV, kas ir skaidri gaiši pateicis, ka grib būt līderi šo jauno tehnoloģiju attīstībā. Tā ir sasaist. Makes sense. Tas atkal, tas, ko tu minēji, šis dokuments, nekur oficiāls jau nav parādījies, kāds ir tas piedāvājums. Un vēl šajā ziņā, kas man liekas arī būtiski uzsvērt, ir sarunu vedēji no Ukrainas puses, bet, piemēram, jebkāda vienošanās, vienalga kādā formātā, ir parlamentam jāapstiprina, Verhovnai Radai. Un es pa šiem mēnešiem esmu diezgan aktīvā komunikācijā ar Ukrainas
deputātiem, Verhovna Radas deputātiem, un atsevišķi no viņiem esmu runājis, un viņi īstenībā pārmet, ka nevienu no vienošanās, ko tev par tiem pašiem derīgajiem izrakteņiem, minerāliem, viņi nav redzējuši saturu. Un tas līdz ar to, kur mēs dzirdam, katru nedēļu tuņās pabeigs šo te memorandu, kam sekos līguma parakstīšana. Līguma parakstīšana, paraksts, bet viņi jau jāratificē un atbilstoši tātad Ukrainas konstitūcijai parlamentam, lai tas būtu tāds juridiski saistošs līgums. Līdz ar to arī Ukrainas deputātiem nav informācijas, un arī šeit te pieminētie, ir dažādi plašāki tie tvērumi, skaidrojumam ir šaurāki. Īsti zināt, kas ir tas īsti tā vienlapa, kā es mums ir dzirdēts, kas ir uzlikts galdā, bet es domāju, ka tas, ko es minēju sākumā, bija tūlītēja reakcija no Zelenska, ka nekādas teritoriālas uzurpēšanas absolūti netiek izskatītas. Teritoriālā nedalāmība Ukrainas tajā skaitā, kur vairāk atzīt kādu okupētu vai pagaidu okupētu teritoriju kā Krievijas sastāvdaļu. Tad mēs redzam tās dusmas, kas ir arī no Vašingtonas, redzes, kā var nākties, ar Putinu var vienoties, bet ar Zelenski ir grūti vienoties. Tajā pat laikā pēc šī dokumenta, nopludināšanas vai kā nonākšanas nosacīt publiskajā telpā, un atkal ne konkrētā formātā, bet, kā saka, bits and pieces, daļiņas. Mēs redzam, atkal viens no lielākajiem raķešu uzbrukumiem Ukrainai. 140 droni, vairāk kā 20 balistiskās raķetes tieši pret galvaspilsētu Kijevu. Es nezinu, vai tur tiešām tā puse, tie punkti, kas tur ir ietverti, es nezinu, man liekas no Krievijas puses tāda normāla iesmiešana, paņirgāšanās. Gan par Trumpu. Es neizslēdzu arī visu kaut kādas tie saucamie false flag, maldus, kaut kādas rīcības, kas uzlikt vēl lielāku redzes spiedienu uz Ukrainu, ka Ukraina ir tā, kas vispār neko nevēlas, ka tas ir tas galvenais problēma cēlonis. Mēs redzam, Trumpa administrācijai tuņi būs 100 dienas apritēs. Par šīm 100 dienām mēs esam 100 nokrāsas redzējuši. Sākot jau ar pašu sākumu izbeigs karu 24 stundās. Daudz teiks, ko nevajag visu klausīties, ko runā, bet nekā jau cita īstenībā, ko arī rietumu politiķiem nav īsti ar kooperēt, jo publiskajā telpā ir tikai vai valsts sekretāra vai īpašā sūtņa, vai aizsardzības ministra, vai viceprezidenta un prezidenta paziņojumi, komentāri, bet tādi kaut kādi juridiski dokumenti, projekti vai pamieram vai uguns pārtraukšanai. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība kopumā vispār nav daļa no šīm sarunām. Jā, tas ir viens no tiem... Tas, ko es arī minēju, tikko, ka Zelenskis pateica, ka okupētās teritorijas atzīšana par Krievijas federāciju vispār netiek nemaz izskatīt nekā. Londonas tā manas pieminētā arī sanāksme, valsts sekretārs un īpašais sūtnis atcēla piedalīšanos. Tam arī, protams, sekoja arī Eiropas reakcija, ka arī atceļ. Par ko tad īsti atkal runās? Tad viens no tiem punktiem, kas izskan arī ir nevis tarifu. Tas nākamais jautājums ir sankcijas. Sankciju atcelšana. Jau pirmajā reize, kad viņi tikās Krievijā ar ASV, tad viens no lielajiem secinājumiem bija, ka bez Eiropas īsti nevarēs, jo sankcijas lielā mērā ir Eiropas uzliktas. Nebūtu nav taisnība. Īstenībā sankciju apjoms Eiropa līdz šim, ja tā mēs godīgi paskatāmies, visas šīs 16 pakotnes, kas ir bijušas pret Krieviju, sankcijas, katrs pakotnes sākums ir bijis par pamatu ASV pieņemtām jaunajām sankcijām pret Krieviju. Eiropa sekoja visam, ja? Absolūti lielākai daļai. Absolūti lielākai daļai. Pieņemsim tā pati ēnu flote. ASV sāka vērst
sankcijas pret uzņēmumu. Tikai, protams, Eiropā ir lēnāk tas viss process. Kamēr visi 27 vienojās, nu, tā ir, protams, atruna vienmēr. Dažreiz tā ir taisnība, jo ir arī iekšējie problēma radītāji, kas mēģina kaut kā sabotēt šādas lēmumus. Bet par sankciju atcelšanu, nu, mēs dzirdējām, tas bija, man tā liekas, viceprezidents, kas teica, ka ir jābeidz šis karš un jāatjauno arī Krievijai vajag uzplaukt. Un tā ir pelnījusi, un ka šis ir viss jāizbeidz, un ja kāda karadarbība. Nu, tas nozīmē, ka kaut kāda plāna ir atjaunot ekonomisko sadarbību. Tas bija redzams tagad Trumpa administrācijas pirmajās nedēļās, jau indikācijas, ka atjaunot diplomātiskos status Krievijas vēstniecībai, var teikt, pilnā apjomā, tālāk šīs sarunas par potenciālu sankciju pakāpenisku atcelšanu. Jā, var ASV atcelt, atsevišķās jomās tas pavērs Krievijai lielāku rīcības brīvību, jo tas ir tās sekundārās sankcijas, kas ne tikai Eiropas Savienībai ir saistošas, bet arī trešajām ļoti daudz valstīm. Nu, ja tās tagad atceļās, parādās atkal jauni veidi, kā tās pašas Eiropas pieņemtās sankcijas varēs ar jauniem manevriem mēģināt apiet. Un, nu, tas, man tā liekas, tāds būtiskais aspekts, kādai tad ir tas sankciju atcelšana. Man liekas, arī jocīgi, nav nekāds konkrēti indikātori, kas parādītu, ka Krievija vispār vēlas kaut kādu uguns pārtraukšanu. Jo uguns pārtraukšana bija pasludināta, ja nemaldos, ko Trumps arī aicināja pirms 40 dienām. Ja ne pat vairāk, 45 dienām. Kopš tā brīža mēs redzam, cik sistemātiski Krievija veic uzbrukumus Ukrainai. Gaiss, jūra, zeme, visos iespējamos formātos un veidos. Un, līdz ar to, es teiktu, par to atgriežoties tam pašām sankcijām, ka indikators varētu būt Krievijas iekšējā ekonomiskā situācija, praktiski sankciju atcelšana. Atkal tas ir mans tīri skaidrojums, jo ja ir tūlītējs tiešām uguns pārtraukšana un virzās uz tādu tiešām ilglaicīgu pamieru un beigās, kas būtu miera noslēgšanā, un ja tas, pieņemsim, aiziet strauji, Krievijas ekonomika sabrūk. Jo viņi visi ir uzbūvēti un pielāgota kara darbība, kara veikšanai. Viss ir ražotnes, viss pārējais. Nu, tad parādījās arī tādas indikācijas. Atkal nav jau tās kaut kādas formālās informācijas. Man liekas, informācijas aprits starp ASV un Eiropas Savienību ir ļoti ierobežota. Un tur ir arī citi apsvērumi kādēļ. Tie paši informācijas noplūšana, klasificētā administrācijas ietvaros, kas tik vēl ne. Ir izskanējuši ar tāds, atkal, verificēt nevar šo informāciju, bet tādi priekšlikumi no ASV puses, ka tie Eiropas uzņēmumi, kuri pēc 22. gada 24. februāra pēc tam ir pārtraukuši savu darbību, mēs redzējām arī, kāda bija Krievijas varas režīma rīcība pārņemt uzņēmumus. Pašu McDonald's, kā viņš tur saucās, garšīgi un punkts vai kaut kā tam līdzīgi viņi nosauc un tā tālāk, bet pārņemšos. Ka praktiski ASV dod signālus, ka ASV ir gatava pārņemt šos uzņēmumu darbību un izpildes darbību tā tālāk. Krievijā? Jā, tas ir. Protams, tas atkal ir kārdinoši. Jā. Tas varētu būt burkāns Trumpam, ka viņš uzreiz dabū. Bet tam, es domāju, tagad ir nāca pa virsu lielāka izaicinājuma ASV. Pašas uzsāktais tarifu karš, kas, mēs redzam, arī Trump ir piespiedis pārslēgt ātrumus zemākus, nekā viņš bija ielicis robā pirms 2-3 nedēļām. Labi, tarifu kara sakarā, kā tu skaidrot, kāpēc amerikāņiem, kāpēc viņi sāk atkāpties? Jā, es te sagatavoju to, es esmu arī nopublicējis savu sociālos tīklos ar komentāru.
ir globālā ekonomika, globālā tirdzniecība. Viņi ir tas, kas noliedz, īsti nav saslēdzies ar realitāti. Visi ir līdzatkarīgi, tirdzniecība notiek savstarpēji saistīta, līdzatkarīga. Ir būtiskas izmaiņas notikušas šajā globālajā tirdzniecības pasaulē kopš 2000 gadiem. Ja pieņemsim 2001. gadā ASV dominē kā numur viens, teikšu tā, absolūti vairākumam pasaules valstu kā numur viens tirdzniecības partneris. Tad 2023. gads, tā ir Ķīna. Tā ir Ķīna, un šeit šis tāds grafiks, kas skaidri parāda. Un līdz ar to, ja šajā situācijā ASV ieslēgtu tos tarifus, kas ir tagad, es pieļauju, ka rezultāti varētu būt tādi, ko Trumps varbūt arī tiešām vēlējies un panāk, ka vairāk ražotas pārceļās uz ASV, kad ir vairāk stimulē, bet tarifus ieslēdza tajā situācijā, ka vairumam pasaules valstu numur viens tirdzniecības partneris ir Ķīna. Un grozies kā gribi, es domāju, tur nav kāda augstākā ekonomikai jābūt apveltītam, ka tas šauj pašai ASV kājās diezgan pamatīgi. Sākot gan no pašiem uzņēmumiem, ražotājiem, bet līdz pat patērētājiem. Dārgākas preces, pakalpojumi, un ekonomiskā izaugsme nav tā, ka ASV, pieņemsim, pēdējā 10 gadē būtu ar divciparu skaitļiem. Turpretim Ķīnai tas ir bijis pēdējos 15 gadus. Ir labi, ja ne divciparu skaitļi, cik mēs varam ticēt, protams, Nē, nav jau jautājums par teicību. Mēs redzam, kāda ir, pieņemsim, Ķīnas uzkrājumi, kāds viņiem ir ārējais valsts parāds, kādas īstenībā citu valstu parāds saistības viņi iegādājas ar kādu apjomu. Lielākais ASV parāds saistību turētājs ir Ķīna. Tas, protams, es pieļauju, daudz ir tāds, varbūt labiem nodomiem, bet izpildījums ir varbūt ne tas, ar ko rēķinājās un kāda būs tā reakcija gan tirdzniecības biržām, tajā skaitā, kas ir piedzīvojuši vienu no lielākajiem kritumiem. Mēs redzam, ka pret Ķīnu bija tikko paziņots, ka atbildes tarifi būs jebkuram tarifiem, ko Ķīna atkal vērsīs pret ASV. Un Ķīna ir skaidrgaiši komunicējusi vēl pirms, ja nemaldos, 2 mēnešiem, ka šīs uzņēma apgrieziens, šīs paziņojumi. Ko Trumps toreiz pateica, kaut ko nodraudēja? Nē, ka būs un augs ģeometriskā progresijā un šie te kari. Un Ķīna atbildēja, ka viņi ir gatavi ASV jebkādiem kariem. Tas, protams, ir. Mēs redzam, Ķīna atbildēja. Reakcija. Tur vēl papildus lietas, ko Ķīna darīja reģiona līmenī, tajā skaitā pat vedot sarunas, kā pretstāvēt ASV tarifiem reģionālā līmenī, pat ar tādām valstīm kā Japāna, Koreja, kas ir sabiedrotie ASV. Un, kas ir rezultējies, ka Trumps ir ne tikai lielāko daļu vispār tarifus iesaldējis uz 90 dienām. Tajā skaitā varbūt ne visus, bet tos lielākos blokus arī attiecībā uz Eiropas Savienību. Un attiecībā Ķīnu viņš pateica, ka nebūs iesaldēšana, ka viss paliek kā spēkā, 145. Pāris dienas vēlāk, kad arī no Ķīnas puses ir konkrētas rīcības, kur arī, pieņemsim, ar ASV dolāru tikt vaļā un citām lietām, ka viņi panāks to vienošanos, ka samazinās tarifus. Ka ne pilnībā, bet samazinās praktiski uz pusi. To īsti nevar saukt par uzvaras gājienu savā ziņā. Bet es varbūt kļūdos. Šeit tiešām ir ekonomisti daudz labāk to varētu izskaidrot, bet šis neizskatās, ka bija pārdomāts ar ilgtermiņa kādu tādu efektu. Skaidru plānu. Es negribu saukt to par blefu, bet tas tāds, mēģināja paņemt uz masu, bet izrādījās, ka pretī ir varbūt masa ziņā netik liels, bet atlētisks.
kas var manevrēt, kas nav sasaistīts tik ļoti, jo Ķīnas, pieņemsim, atkarība no ASV importa ir minimāla. Tur ir minimāli tādos absolūtos skaitļos 20%. Eksporta tirgus, noiet tirgus Ķīnai, protams, ASV ir liels. Bet eksporta tad arī šis jau ir tas galvenais, kas izskaidro, ka viņiem ir diezgan lielas manevrēt iespējas. Viņas ir tirdzniecības partneris tik daudz valstīm, un zinot, Ķīna nav demokrātija, bet ļoti ātri pārorientēts. Komunistiskās partijas vadīts režīms. Viņiem uzlikt pēc tam papildus nosacījums tām valstīm, kur viņi ir galvenais tirdzniecības partneris. Pat nav jābūt tādiem drastiskiem, bet pateikt, redziet, ASV pret jums vēl vērš, samazinām savstarpējo kaut kādus vēl barjeras vai vēl kaut ko. Tā valstī var likties ok. Man prioritāri jādomā par saviem iedzīvotājiem, viņu labklājību un labbūtību. Jā, man tas atsauc atmiņā uzreiz, ka tagad bija Čīlē. Čīlē arī, Ķīna, ja nemaldos, ir numur viens. Numur viens. Japānai numur viens ir Ķīna, Austrālijai numur viens ir Ķīna, Korejai numur viens ir Ķīna. Jā, un es zinu, ka tas stipri pieauga. Skaitļi, nemelo. Jā. Tas ir dati par tirdzniecības. Ja kaut kur ASV vēl ir niša, tad, manuprāt, tā vismaz bija, vai joprojām droši vien ir. Starptautiskais valūtas fonds ir autors šim. Jā. Un 25. gads, 21. aprīlis. Es uzlikšu. Kā tev šķiet, vai mēs varam sagaidīt, ka, teiksim, tarifu kontekstā un tagad arī ar iepriekšējo tēmu, ar pamieru jautājumiem, un to, kā mēs redzam, kā ASV mēģina izdarīt spiedienu visās iespējamās veidos uz Ukrainu. Kā tavprāt tas ietekmēs viņu pēdējos eksportus, militāros eksportus? Jo tas jautājums ir konkrēti par Taurus. Par Taurus. Taurus nav ASV. Tas ir tomēr Vācijas ražojums, bet tas, kas ir izskanējis, un atkal nav nekur jau tāds oficiāls komunikē par šādiem jautājumiem, bet ir izskanējis, ka mēs dzirdējām, ka topošais Vācijas kanclers Merts ir gatavs, un viņam ir atbalsts no topošiem koalīcijas partneriem, sniegt Ukrainai Taurus tālā radiusa raķetes bez jebkādiem ierobežojumiem, bez jebkādiem, cik tālu pret kādiem mērķiem lieto. Pāris dienas vēlāk izskan, vismaz tā publiskajā telpā parādās informācija, ka ASV ir norādījis, ka viņa liks savu veto uz to, kā tas Vācijas ražojums. Jā, bet tajā Taurus raķetē ir būtiska komponente, kas ir ASV ražojums. Līdz ar to ASV liedz izmantot, ņemiet ārā, bet tad atkal mainās visi tie parametri raķetē, visu pārējo tā tālāk. Tā kā šis liek uzdot jautājumu, ja tas tiešām tā ir, un mēs atminamies arī par atsevišķu, sākās jau ar izlūku informācijas nesniegšanu, to spiedienu izdarīšanu uz Ukrainu. Tālāk arī atsevišķas raķetes vienkārši deaktivizē Patriot sistēmas tā tālāk. Nevis deaktivizē, bet viņas ir ierobežos, palaist, ko izrādās attālināt. Tad ir nākamais tie paši F-16 iznīcinātāji. Jā, virkne Eiropas valstis ir noziedojušas Ukrainai, bet atkal izrādās tur, tas ir militāristiem jāprasa, kas pārstāv visu šīs militārās tehnoloģijas, bet arī tur to F-16, tas mātes bords un tam līdzīgi, tas viss tiek arī attālināti, praktiski vadīts. Tās spējas tiek aktivizētas, ko viņš var vai nevar. Un tur bija, es saprotu, ar tiem F-16, ka praktiski signāla slāpēšana atslēgt. Viņi lidojuma laikā praktiski zēš kādu pretinieku radaru vai tam līdzīgi tās sistēmas. Dzīvais mērķis vienkārši pārvietojas. Tās bija tās realitātes. Un tad mēs redzam virkne tādi lēmumi, kas arī Eiropas valstīs ir bijuši pārskatīt
savus plānus iegādāties jaunākās paaudzes F-35 iznīcinātājus no ASV. Redzam, ka sliedz atbalstīt, pieņemsim, vai tas būtu Gripens, Zviedru vai Rafale. Un Franču atkal, tāds Rafals bija, Franču ražojums. Un tā ir tā skarbā realitāte, ka ne jau tādēļ, ka ASV iznīcinātājs būtu sūdīgs. Tad vienkārši ir risks, ka tad, kad man viņu vajadzēs izmantot, man pastāv augsts risks, ka to pilno apjomu tam zvēram es nevarēšu izmantot pret pretinieku. Tad tas, es domāju, arī militārie plānotājiem ir jautājums. ASV aizsardzības militārā industrija, iegādes, ekipējuma, vispārēji jautājums, cik var paļauties, ka nebūs tā, ka būs ierobežojumi. Tas tāds... Jā, man tas abos kontekstos šķiet ļoti... Tas ir viņiem spēcīgs ražošanas, vietējās ražošanas valas, ja? Diezgan liels. Es sagaidītu, ka Trumps tā kā bišķiņ prātīgāk apietos ar kaut ko riskētu to ietekmēt. Bet, man ir grūti teikt, ja tā ir tā politika, kas tiek īstenota, šis vēl joprojām pārstiprina tos lēmumus, kas Eiropas Savienībā ir pieņemti. Stiprināt vietējo aizsardzības industriju, kāpināt ražošanas kapacitātes, attīstīt jaunās tehnoloģijas, pilnveidot jau varbūt esošās platformas. Un, protams, kas ir būtiski, sataisīt to harmonizēto compatibility, kad savietojamība un savienojamība tajā skaitā, un lai dažādi ražotāji Eiropā var ražot tās komponentes vai kā, lai tas darbotos visāk. Tas savukārt man atgādina, es gribētu pajautāt, ko tu vari pastāstīt par tikšanos ārlietu komitejā? Tev šodien? Jā, es nevaru neko stāstīt, jo tā bija slēgtā sēde. Tāpēc man tev ir jautājums, ar kādiem jautājumiem tu gāji uz komiteju? Vai tu saņēmi? Kādi jautājumi, jā. Šodien, lai tās bija slēgtās, satura ziņā, ko nevar izpaust, bija par tuvajiem austrumiem un par Ziemeļāfriku. Bija tāda no komisijas pārstāv, bija Izraels vēstnieks Eiropas Savienībā. Un bija arī kā noslēdzošais viesis Palestīnas pašpārvaldes pārstāvi, kurai, protams, status ir vēstniece Eiropas Savienībā, bet vēstnieces status es īsti neuzzināju vēstnieces kundzi, jo Latvija neatzīst pagaidām Palestīnu kā valsti. Un par to, kā un ko runāja, es tur ļoti detaļās nedrīkst. Jā, tāpēc man tev ir taktisks jautājums. Ko tu vēlējies noskaidrot, teiksim tā? Vai tu gribēji viņiem kaut ko pajautāt? Ja es vēlējos, es pajautāju to, ko es vēlējos pajautāt. Bet jautājums, vai es dabūju atbildes, tur es varu pateikt, ka nē. Jo attiecībā uz Izraels vēstnieku, jā, mans galvenais jautājums bija par plāniem Izraēlai piedalīties 9. maija parādē Maskavā. Un jautājums ir, protams, tā ir suverēna valsts, piedalās, kur grib, kā grib, bet tomēr kopš 7. oktobra, tātad 566 dienas, pa šo laiku periodu Izraels politiskā vadība ir, es ļoti ceru, ka pilnībā noņēmus rozā brīles attiecībā uz Krieviju, kā partneri reģionā, jo atminamies Krievija, varbūt ne partneris, bet vismaz sadarbība attiecībā uz Sīriju. Tas atkal vienmēr bija atruna, ka Izraēlai svarīga Krievija, tā situācija Sīrijā. Tagad Sīrijas diktators ir Maskavā, bāzējas tur. Pa šiem 566 dienām
ir atklāts virkne Hezbollah nometnes, Hamas nometnes, kurās ir atklāti Krievijas izcelsmes ieroči piegādes, kur, protams, tur arī bija solījumi, ka šos visus ieročus nogādās Ukrainai, lai tā var lietot frontē. Cik man zināms, atkal no Ukrainas kolēģiem neviens ierocis tā arī nav nonācis. Nu, un tad ir tas jautājums, vai tās rozā brilles, un jautājums, vai vispār tās rozā brilles ir, vai vienkārši ir, mums neinteresē, ko Krievija dara citur, kaut kā mums ir jāsadarbojas. Bet tad, nu, ja viņi sponsorē, atbalsta terorismu tuvajos austrumos, un tīpaši tos režīmus, kas vēlas Izraēlas valsts iznīcību kā tādu, tur rodas tādi jautājumi, kur tu tos svara kausos to lietas. Tā kā, jā, aicinājums bija nedoties. Jā, saprotam. Atbildi mēs nevaram uzzināt, bet, vai tev atbildēja? Vai tu gribēji arī kaut ko noskaidrot vai pajautāt otrai pusē konfliktā? Jā, sagadījās, kā nē. Palestīnas pašpārvaldes pārstāve bija tieši tā pati pārstāve, ar kuru es pēdējo reizi tikos 2023. gada 5. oktobrī. 2 dienas pirms Hamas uzbrukuma Izrēlē. Un šī pārstāve tajā laikā, pirms tā uzbrukuma, stāstīja visu šo te Izraēlas okupāciju, cilvēktiesību pārkāpumu. Kā ārlietu komisijas vadītājs tas bija. Es atminos, šumējās Latvijā, vai to vajadzēja vai nevajadzēja tikties. Bija, es saprotu, tādā tūrē pa Eiropu. Protams, tagad no šī brīža skatoties atpakaļ, šī brīža acīm uz to, ka liekas, ka tā nebija nejauša tūre šai pārstāvē pa Eiropu, tieši aktualizējot un redz, ka Izraēla ir agresors, mēģinot tos optiku radīt. Un, mans jautājums bija pavisam vienkārši. Kopš 7. oktobra Palestīnas pašpārvaldes, Palestīnas prezidents, kā citi saka, Abbas, nav nosodījis Hamas uzbrukumu. Un pirmais man bija jautājums, vai nosoda uzbrukumu, un otrs jautājums, vai Palestīnas pašpārvalde atzīst Hamas kā teroristisku organizāciju. Jo šis viss bija jautājumā tādēļ, ka mēs redzam, ka no Eiropā vēl ir politiskie spēki, ka arī pats Eiropas parlaments, lai arī mana politiskā grupa bija mazākumā, atbalstīja gan papildus UNRWA piešķirt finansējumu, gan tagad bija dialogs Eiropas Savienība ar Palestīnas pašpārvaldi. Arī tur aiziet simtiem miljonu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Mēs sniedzam naudu tam, kurš pat nevar pār savām lūpām pārspot vārdus, kā viņš nosoda šo uzbrukumu. Līdz ar to ir jautājums, vai atkal tāds ļoti būtisks tāds arī no morālā aspekta. Jā, atkal atbildi mēs nezinām, bet vai tu vērtētu tikšanos kā auglīgu vai pozitīvu? Šīs tikšanās nav tā, ka būs uzreiz kaut kāds rezultāts. Ir ļoti labi, ka ārlietu komitejai mēs uzklausām pirmkārt visas puses. Un tad deputātiem ir iespēja arī īstenībā redzēt, salīdzināt vispār argumentāciju, pozīcijas, politiku. Eiropas komisijas, tātad ārlietu dienesta tā pozīcija, atkal es nevaru minēt, kas tieši tika runāts un teikts, bet ka nav alternatīvas UNRWA un tā. Tā atkal nav īsti tā patiesība. Šie te formāti, kur es nevaru runāt, diemžēl, šī konkrētā ārlietu komitejas sanāksme bija saucamajā in kamera, kas nozīmē ierobežotas pieejamības informāciju, kur tās dalībnieki nevar izpaust uz āru nekādā formātā. Es mēģinu pieturēties pie tiem. Es pieļauju, ka daudz teiks, kas to būs. Tomēr, ja tas ir nevelti
Tā. Saprotu. Un varbūt abi iepriekšējo jautājumu kontekstā, vai pirmā un trešā jautājuma. Nākamnedēļ rīko pasākumu. Jā, šis ir tāds ilgi tapināts, nav mega liels pasākums, bet tas ir sākums tādam arī, es nesauku diskusiju ciklam, bet Eiropas rietumu pozīcijas daudz skaidrākai formulēšanai iepretīm pieaugošajām ļaunuma asīm. Ļaunuma asis, kas seko līdzi, ko es daru un ko es par kādiem jautājumiem runāju, tad ļaunuma asis ir 21. gadsimtā. Tā ir Krievija, Irāna, Ķīna, Ziemeļkoreja. Protams, mēs varam pielikt virkni vēl satelītu valstis, kā Venecuēla, Kuba un tā tālāk. Bet šīm četrām kādai svarīgi pievērst uzmanību, ir tā, ka mēs arī šeit, Eiropas parlamentā, arī Eiropas komisija, mēs skatām, kā zirgam uzliek, mēs skatāmies uz Krieviju, tā ir politika, tagad mēs, Irāna, un tagad Ķīna, vai ne, un vēl Ziemeļkoreja. Bet šīs asis, viņas sadarbojas tik dziļi jau tagad. Tā nav tikai kaut kāda ad hoc sadarbība, tīri savstarpējas tur izdevīgumu vārdā tam līdz. Tās ir strateģiskas partnerības. Jā. Viens mērķis ir praktiski sagraut to noteikumos balstīto pasaules kārtību, pie kā mēs visi esam pieraduši dzīvot un ikdienas. Otrs pārdalīt ietekmes sfēras, leģitimizēt neatkarīgu valstu okupētas teritorijas, panākt, ka tā ir normalizācija. Protams, destabilizēt starptautisko situāciju. Tad šī pasākuma formāts fokusēsies pirmais cikls tieši uz Krieviju un Irānu. Un daudz teiks, kas tur ir tik kopīgs. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz līgumi divpusēji ir noslēgti pēdējo 4 gadu laikā starp Irānu un Krieviju. Un es jau minēju pa 7. oktobru saistību arī iesaisti Krievijai ar to un arī Irānu. Tas ir viens no reģiona, bet Irāna jau arī skatās plašāk. Visi, kas ir tirdzniecības ķēdēm. Mēs redzam Suecas kanāls, mēs redzam, kas notiek Sarkanajā jūrā, Hutīs, Jordānija, tajā skaitā. Un tas viss nenotiek tā vienkārši vakumā, kaut kas notiek tam. Tas viss ir bijis process. Un Irānas un Krievijas sadarbība, Putina režīms un Ajatolas režīms, tā jau ir sadarbība aizsardzības militārajā jomā, kopražojumi, raķešu, dronu. Krievija dod tās mikroshēmas un tās zināšanas, lai Irāna varētu tālā rādījus raķetes attīstīt. Kodola programma, tur es arī pieļauju kaut kādas komunikācijas un sadarbības iespējams arī ir. Tad attiecībā uz enerģētiku. Tas ir nākamais jautājums, kur radīt jaunus savienojumus, kas apietu līdzinējos rietumu izstrādātos gāzes, naftas piegādes. Tomēr Irāna un Krievija ir bagāts ar dabīgiem resursiem. Tajā skaitā Irānas režīmam ir svarīgi arī savu naftiņu kaut kur iepumpēt un palaist. Un šeit ir ļoti interesanti, ka šīs ļaunuma asis, vai ne? Divas no tām ir drošības padomē. Drošības padome. Un daudz saka, kad reiz pret Krieviju jau nav starptautiskās sankcijas. Ir Eiropas Savienības, ir ASV, un tādēļ daudz lavierē uz šo, vai ne? Bet ANO drošības padomes sankcijas, ANO sankcionētās pret Irānu, ir virkne. Un sanāk drošības padomes, tiem, kam būtu jābūt garantoram šo sankciju izpildē un ievērošanā, īstenībā ir tās, kas pārkārt noteiktās sankcijas, īsteno sadarbību ieroču izstrādē, attīstībā un tā tālāk. Te ir, man tā liekas, tā bīstamība, kur mēs vienkārši skatāmies atsevišķi uz šīm valstīm, bet neskatām kopsakarībā, kā šīs alianses veidojās un kā viņas koordinē savu darbību. Un tieši, lai apdraudētu to dzīves kārtību, kurā mēs ikdienā dzīvojam. Mēs esam pieraduši. Jā, un tas mērķis ir, ja es pareizi saprotu, tad tieši parādīt to sadarbību starp viņiem.
Nē, nu kā, Eiropas parlamentam? Ne tikai parādīts sadarbību, bet pirmkārt jau nevis no politiķiem, bet no ekspertiem. Tiešām, kas, man ir prieks, ka ir piesaistīti ļoti augsta līmeņa eksperti par Krieviju, par rietumu vispār spējām, militāra aizsardzības drošības jomā, eksperts par tuvajiem austrumiem. Viņš katrs, protams, savā ekspertīs laukā saka, bet tas galvenais uzdevums, kā mēs savienojam, kā mēs esam, kādēļ rietumi nonākuši tur, kur tagad atrodas, un ka šīs asis ir spējušas tik veiksmīgi īstenot sadarbības. Un pirmkārt, kas ir bijuši tie mājasdarbi, ko mēs neesam izpildījuši, ka tas ir līdz tam nokļūst. Un otrais jautājums, zinot šīs visas sadarbības, ko tad mēs kolektīvi, demokrātiskā pasaule, varam vispār arī iesākt, lai šīs alianses loma ne tikai mazinātu, bet mēģinātu praktiski izjaukt. Mēģināt atrast, ko darīt. Okay, ļoti labi. Tas ir politikas veidotājiem, jo rekur ir piemērs. Eiropas parlaments, mēs esam pieņēmuši virkni rezolūcijas attiecībā uz Irānu. Katra reize no šīm rezolūcijām iekšā ir skaidrs aicinājums Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē definēt Islāma revolucionālo gvardi kā teroristisku organizāciju. Tie cik 3, 4, vairāk gadi. Nav nekā. Un jautājums, kāpēc? Kas ir tas, kas bremzē to? Kāpēc mēs neatzīstam to, kas ir acīm redzam, kas sēj terorismu tuvajos austrumos, atbilstošos satelīta grupējums Hezbollah vai Hamas vai Hutīs? Un kāpēc nav? Tie ir tie jautājumi, uz ko es vismaz vēlos, ka eksperti sniedz savu analīzi balstītu tiešām nevis partijiskās nostājās, bet no viņa analīzes no tā, kas ir pieņems, ir tieši noticis. Un tad jau, protams, viņu skatījumā tās rekomendācijas politikas veidotāji. Tādēļ tā mērķa auditorija galvenokārt ir Eiropas parlamenta deputāti un ne tikai, lai būtu plašāk tā skaidrība, ka tas, kas notiek mūsu acu priekšā, tas nav tādas atsevišķas čaudas, atsevišķas epizodes. Tas ir triloģija, ja ne kaut kas vairāk un plašāk. Jā, ok. Ļoti labi. Un tieši Krievija, Irāna, pēc tam ir nākamais jau padomā? Ja jūs minējat tos 4 galvenos, tā nākamā doma ir tāda Krievija, Irāna nosadzam, identificējam, kas ir, kas nav, ko vajag darīt. Un nākamais posms būtu Krievija, Ķīna. Es plānoju, es ļoti ceru, ka to rudenī varēs. Līdz rudenī, protams, vēl visiem mums jānodzīvo. Es domāju, visai pasaulē kopumā, jo mēs redzam, cik viss ir mainīgs un plūstošs. Un arī, kādai būtiski arī, pieņems, arī būtu. Šīs ziņas, kas nāk arī no Ukrainas, ka Ķīnas bruņotie spēki, karavīri ir frontē. Mēs atceramies, ka pirms sākuma tur ziņoja par ziemeļkorejiešiem, daudz teica, tie kaut kādi. Nē, tur jau ir lielās vienībās skaitos, vismazai brigādes lielums sūta uz fronti. Tā kā tas ir daudz plašāk nekā mums pirmšķētam liktos. Noteikti nākamnedēļ parunāsim par kā te gāja, kas notika, kaut ko vairāk. Jā, absolūti. Un tad par Latvijā notikušo. Man tā, kā teiksim, tā politikas vērotājiem patīk reitingi, Jā. Man tev ir jautājums par, varbūt noteikti redzēju. Es kādreiz jau ne reitingi. Šis bija tāds interesants, kur man ļoti daudz gaidīja. Jo daudz spekulēja, kur pazuda. Jo man tāds februārī un martā nebija. Jā, nebija. Un tu viss jautāju, kāpēc nav tādēļ, ka tur vienam var būt mazāk vai kā, bet labi, reitingi ir publicēti, tātad sanāk, tas ir par aprīļa mēnesi. Jā. Līderos izvirzās Latvija 1. vietā. Jā. Nacionāla apvienība mēs esam 2. un tur daudz saka, vislielākais kritums. Tur atkal statistiķi, lai skaidro, vai tas ir tiešām tā, ka mēs kaut ko esam tā izdarījuši un vēlētājs, tur nosoda un tad praktiski pauž attieksmi. Bet kas ir būtiski, ka 33% nezinu, par ko balso. Un tad 1. vietā ir izteikti nezinu, par ko balsoši. Jā, bet ja mēs paskatāmies, kas ir sāk dominēt praktiski 1. pieciniekā,
ir opozīcijas partijas. Un līdz ar to es pateikšu, ka tā popularitāte Latvijas pirmajā vietā tas nav tā, ko partija dara vai sola, bet tas ir vairāk no tāda neapmierinātības izpausme uz valdošo koalīciju. Un kā valsts, kā valdība, pašreizējā valdība īsteno lietas un vēlētājs šādā veidā to pauž to attieksmi. Bet es teikšu, 33%, kas nezinu, par ko balsos, tas var diezgan daudz ko pārdalīt pēdējā grafikā, kas ir. Bet, līdz Saeimas vēlēšanām pusotrs gads, līdz pašvaldību vēlēšanām mazliet vairāk kā mēnesis. Jā. Mēs zinām, kā mēdz lēkāt, bet, protams, katrai partijai ir savu kaut kāda iekšēja analīze jāveic. Par Nacionālo apvienību, saprot, jā, tur mazliet nepilni 2% punkti ir kritums. Pat ne, 2%. Atkal jautājiet SKDS Kaktiņa kungam, kurš, es domāju, ļoti kompetents un erudīts, tīpaši pajautājot, kur palika februārs, marts. Jo tas varbūt rādīja to indikāciju. Tagad ir piepieši, jo salīdzina jau pēdējām veiktajām. Pēdējās veiktās janvārs, kas zina, varbūt februāra atkal bija baigi augšā, martā bija īstenībā varbūt mums pat vēl zemāk. Kas zina, varbūt būtu otrādi uz augšu, bet labi. Viens Gavilē un jau bez mazai izziņo uzvaru. Jā, tas arī skaļākais kliedzējs. Es domāju, ka mums ir, kas ir labi, mums ir stabils. Reitings te 2% punktu krišana, tas nav vienotība no 22 punktiem, ja mēs skatāmies no vēlēšanām, uz 6. Es domāju, tur kādam būtu jāpadomā, vai kaut kas nav aizgājis greizi. Jā. Ko tu saki par... es uzreiz skatos, kas ir pār 5% un kāda koalīcija varētu veidoties Rīgas domē. Jā. NA izstāsta, ka ir piedalās. Ar ko NA ir sarkanās līnijas? Nezini? Tā ir viennozīmīga stabilitāte. Jā. Un saskaņa. LPV atkal. Es šo īstenībā negribu komentēt, jo es nestartēju pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Tas būs uzdevums Rīgas komandai, kas no saraksta tiks ievēlēti. Gan vērtējot mūsu programmiskos uzstādījumus, bet arī partijas ideoloģiju vērtības. Vērtības visu vairāk. Arī lēma, protams, ka partijas valde būs iesaistīta šajā procesā. Tas nav tā, ka kā izdomāja Rīgas domas frakcija, ar ko un kā veidos tā ies, bet mēs paļaujamies, ka rezultāti būs augstāki nekā pašreiz grafikā norādīt, un ka tā proporcijas var arī būtiski mainīties, kam ar ko potenciāli var veidoties koalīcija. Bet tas, ka Latvija pirmajā vietā uzrāda diezgan stabilu augstu rādītāju tieši Rīgas pašvaldību vēlēšanu griezumā, visticamāk pieļauj arī būs tāda uzvarētāji, bet tas nenozīmē, ka var izveidot bez partneriem koalīciju. Arī tur būs jāmeklē. Un tad jautājums, cik šajā procesā līdz vēlēšanām, cik tilti tiks uzbūvēti un cik nodedzināti. Jā. Labi. Tie arī bija galvenie jautājumi, ko es gribēju noskaidrot. Noteikti būs atkal... Noteikti būs par to laiku, kamēr mēs runājam, būs jau jaunas ziņas. Obligāti. Un tad tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies. Paldies.